Sveicināti, šodien parādīšu, kā pareizi uzstādīt fraps. Tad, tā, ejam frapsā. Šeit ir visas galvenās opcijas, kas pašam frapsam ir vajadzīgas. Bet es domāju to, ka jums pašiem tas būtu jāizvēlas, kuras opcijas jums būtu nepieciešams un kuras nē. Man ir krekotais fraps, ieteiktu jums arī nokrekot. Jo, ja jums nebūs krekots, tad iespējams, ka jūs nemazam nevarēsiet filmēt ilgāk par 30 sekundēm. Tātad šeit ir iespēja uzlikt hotkiju uz FPS, lai jūs varētu samainīt viņu. Šeit jūs varat izvēlēties, kur atradīsies jūsu FPS uz ekrāna, vai arī jūs varat viņu vispār noņemt, spiežot uz Hide Overlay. Tagad iesim uz Movies. Tātad šeit ir iespēja ierakstīt video skaņu un arī FPS maiņa. Tātad spiežam šeit, lai izvēlētos hotkeys, lai sāktu vai pabeigtu ierakstīt. Tātad ar F9 man ir, lai sāktu vai pabeigtu ierakstīt video. Tātad šeit ir divas pogas. Šeit jūs varat nomainīt video atrašanos vietu. Kad jūs pabeigsiet rakstīt video, tad viņš atradīsies šajā mapītē. Jūs varat spiest uz View vai arī doties uz atrašanos vietu savai mapītei. Tātad šeit ir iespēja ierakstīt mikrofonu, kā jūs pats runājat. Un šeit ir iespēja ierakstīt tikai Windows skaņu. Tātad screenshots. Šeit ir tādas pašas opcijas kā Movie, tikai savādākas. Šeit ir hotkeys, lai jūs varētu fotografēt, jeb uzņemt screenshotus spēlē. Ieteiktu jums izvēlēties JPG formātu vai arī PNG, jo tie būtu formāti, kur būtu kvalitatīvas bildes. Par šiem es īsti neesmu pārliecināts, tāpēc šos es neaiztikšu. Tātad šeit ir divas tādas pašas pogas kā šeit. Tātad jūs varat nomainīt savu video bilžu atrašanās vietu, jeb arī doties uz vietu, kur atrodas visas bildes. Tātad man šeit vēl nav nekas safotografēts, tāpēc man te arī nav bildes. Un jā, tas arī viss. Paldies par skatīšanu.